Ir pagājis piedošanas un cerību laiks, Ziemassvētki. Un šis laiks ir atskaites punkts ikatram no mums. Šis ir laiks, kas māca mums būt gudrākiem, drosmīgākiem, stiprākiem. Šis ir laiks, kad mēs izvērtējam savus paveiktos darbus un domājam uz nākotni veikt vēl labāk, vēl skaistāk. Arī pašvaldībai šis ir atskaites punkts. Pašvaldība arī izvērtē šo ceļu, ko kopā ar sabiedrību esam izveidojuši un pa kuru mēs ejam. Izvērtējam, vai mēs visi esam izdarījuši pareizi, vai nav mūsu ceļā bedres, vai mēs darām visu, lai šī pilsēta kļūtu pievilcīgāka, skaistāka. Un tas mums ir jādara visiem kopā, gan pilsētas iedzīvotājiem, uzņēmējiem, iestādēm, valsts, pašvaldības iestādēm, nevalstiskajam sektoram, visiem kopā. Un katrā no mums ir arī kāda īpaša ideja, kuru mēs gribam realizēt, bet varbūt reizēm kautrējamies. To pasniegt, noformulēt. Nevajag celt lielas pilis, gaismas pilis. Varbūt pietiek ar to, ka īstajā brīdī mēs pasniedzam roku līdz cilvēkam, palīdzam vecai tantei pāriet pāri ielai, paceļam pakritušo bērnu parkā un sakam, nekas, līdz kāzām sadzīs, esi liels un stiprs. Mums visas šīs idejas jāsaliek vienā groziņā un pa vienai jāvelk ārā un visiem kopā viņas jārealizē, lai Jēkabpils kļūtu tiešām skaistāka, labāka, pievilcīgāka, lai mūsu bērni aizbraukušie brauktu pa šo mūsu uzbūvēto ceļu atpakaļ uz Jēkabpili. Es gribu pateikt paldies visiem, kas šo ceļu veido. Es gribu pateikt paldies tiem, kas audzina mūsu jauno paudzi. Es gribu pateikt paldies, kas rūpējas par cilvēkiem, kas sasnieguši jau sirmu vecumu. Es gribu pateikt paldies visiem, kas šajā cildinajā darbā, kas veido šo pilsētu, kas kopā mūs visus satur. Jaunajā gadā es gribētu novēlēt visiem daudz spēka, veselības, izturības, vairāk līdzciecības, vairāk mīlēt to vietu, kur mēs dzīvojam, augam. Tā ir mūsu pirmkārt pagalms, tad ir pilsēta, tad ir mūsu mīļā, skaistā valsts, ko sauc par Latviju. Laimīgu jauno 2016. gadu, esiet stipri un laimīgi!